Esiet sveicināti! Lielu neapmierinātību un pēdējos gados neredzētu plašus autopārvadātāju protestus Krievijā raisījusi ceļu bojājumu kompensācijas nodevas autotransportam ar kravnesību virs 12 tonnām Platon ieviešana. Sistēma ieviest uz publiskās partnerības principiem valsts plus komersants, kur privāto kapitālu pārstāv ar Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvināto brāļu Rotenbergu ģimenei piedarošs uzņēmums, kas arī raisīs lielāko neapmierinātību. Latvijas autopārvadātājiem tā radījusi neērtības, jo šķērsojot Krievijas robežu, nodeva var nomaksāt degvielas uzpildes stacijā, bet tikai elektroniski. Vidēji Latvijas pārvadātājiem jaunā nodeva viena brauciena sadārdzina par 20 eiro. Šodien rubrikā Ostas profesijas. Dienests, bez kura normāls ostas darbs vienkārši nav iespējams. Ostas velkoņi. Velkoņu tad atbildība ir Rīgas ostas akvatorija. Tas ir sākot no Vanču tilta līdz pieņemšanas bojai. Ja kuģis pieprasa velkoņu pakalpojumu, tad pārstrādā 2, dažreiz arī lielākiem Panamax tipa izmēru kuģiem, tad 3 velkoņi. Un tas ir tāds komandas darbs kopā ar loci. Locis atrodas velkamā kuģa un dod komandas velkoņa kapteinim. Pašam velkoņa kapteinim arī jāizprot šīs komandas un jāsaprot, ko no viņa grib. Kā norit velkoņa darbs, ja Daugava aizsalst? Mūsu kompānijai ir 3 azimutālie velkoņi, kas ir viņam ir vairākas funkcijas, viņam ir kā ledlauzis, viņš var darboties ostas akvatorijā, arī ostas reidā, viņam ir naftas savākšanas un arī ugunsdzēsības aprīkojums. Vērienīgo daudzmiljonu Latvijas dzelzceļa staciju peronu un ēku renovācijas projektu ietvaros padarītos darbus jau ir novērtējuši pasažieri. Tomēr paralēli tam turpinās arī citi infrastruktūras attīstības projekti. Pašreizajā brīdī Latvijas dzelzceļš Ogres virzienā pabeidz signalizācijas projektu, kas ir ļoti liels projekts ar ļoti lielām investīcijām. Diemžēl beigu posmā, ieviešanas posmā, tas apgrūtinās pasažieru kustību, jo konkrētajā brīdī tiks atslēgtas vecās signalizācijas sistēmas un pēc būtības signalizācija darbosies roku režīmā, un lai nodrošinātu pasažieru drošību, būs nepieciešams atcelt dažus vilcienus. Bet savukārt pasažieru vilciens nodrošinās šo atcelto vilcienu vietā papildus autobusu transportu, papildus vagonus. Kad pasažieru vilcienu kustība Krustpils virzienā atgriezīsies savās ierastajās sliedēs? Tas ļoti īslaicīgs neērtības, un no 18. datuma visi ogrēnieši ar visām dāvanām pie saviem radiniekiem vai uz darbu varēs braukt tādā pašā režīmā kā visu laiku. Sīkāku informāciju varat atrast akciju sabiedrības pasažieru vilciens un izziņu portāla 1188.lv mājaslapā.